Mēs tagad pamēģināsim, un tas, kā notiksies, tā notiksies. Labi. Ok, sākam, ja? Davai, labi. Sveiciens vēlreiz visiem. Un šis video top saistībā ar mūsu izveidoto pasniedzēju kursu, soniskās enerģijas elpošanas pasniedzēju kursu, kas ir fenomenāla pieredze, fenomenāla prakse tieši emocionāli atbalsta profesionāļiem, kas viennozīmīgi iedod neatspēkojumu atbalstu tam, lai cilvēks spētu daudz patiesībā vieglāk kaut kādā mērā, ja mēs skatāmies laika nogrieznī, iemācīties pārvaldīt savu nervu sistēmu, savu prātu, savu emocionālo stāvokli, izprast to, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos, lai gan papīros viss ir kārtībā. Un šis video ir par to, iepazīstināt, ko mēs īsti darīsim šajā kursā. Un pirmais jautājums, Elva, tev, cik lielu lomu spēlē patiesībā mūsu ķermenis ikdienā un kāpēc mēs tik maz pievēršam uzmanību tam? Viens, ko es gribu ieskicēt, ir tas, ka nav jau īsti laiks. Nav jau īsti laiks, kad iečakoties savā ķermenī, sajust, kā es jūtos, un nav jau arī pieredze, sākot no bērnības par to, ka, ja es pieredzu kaut kādu emociju sajūtu, ka es viņu drīkstu pieredzēt līdz galam. Un ja cilvēkam ir konstants skrējiens, konstants stress, visu laiku ir kaut kādas situācijas, kas izsauc emocijas, un ja nav pierasts, un ja nav pieredze, kā es šo varu izlaist cauri, izlaist ārā, nevis visu laiku to stresu un emocijas akumulēt sevī, tad tas ir tikai normāli, ka kaut kādā brīdī ķermenis mums signalizēs, ka Klau, man ir pa daudz. Man ir pa daudz, un tas iekšējais spiediens vienkārši tā, kad tu piecelies no rīta un tu saproti, ka tu it kā esi gulējis, bet tu neesi īsti atpūties. Sajūt kā vata joprojām. Viss ķermenis ir galvā vata, ķermenī vata. Un tas skrējiens ir arī no mūsu ikdienu piespiež mūsu nervu sistēmu būt tajā skrējienā, jo, ja mēs skatāmies tā globāli, tad no 2000. gada līdz 2016. gadam mūsu globāla ekonomika ir attīstījusies par 100 gadiem uz priekšu. Tas nozīmē milzīgs skrējiens mūsu nervu sistēmai, mūsu ķermenim, mūsu prātam, un ir jāpielāgojās. Pielāgoties ir diezgan grūti ļoti daudziem. Un skatoties, kas notiek šobrīd sabiedrībā, tad izdegšanas, trauksmes, vetīvās distonijas, depresijas statistiski tikai vienīgi pieaug. Un ar to šeit ir milzīgs darbs būs patiesībā mums un tiem profesionāļiem, kas gribēs būt šajā jomā, šajā sfērā. Tā ir. Tā ir. Un tas ir tas, ka īsti nav jau tāda pieredze un nav arī paraugs, kā būt tajā ķermenī, kā to izdzīvot. Mums nekur to nemāca. Mums nekur to nemāca. Un klasiskās terapijas ir pamatā saistīts arī ar izrunāšanos patiesībā. Un viss tas, kas ir saistīts ar ķermeni, ar nervu sistēmu, ienāk mūsu ikdienā ļoti patiesībā lēni. Bet tā atslēga patiesībā ir tur, strādājot gan ar savu prātu, gan ar savu iekšējo stāvokli, jo šī klasiskā izrunāšanas terapijas, viņas parasti viņas palīdz, bet līdz kaut kādam noteiktam līmenim. Vai palīdz, bet ļoti ilgstošā laikā. Un līdz ar to es te redzu personīgi, zinu, ka tu arī tu redzi personīgi, kad ir savādāks veids, kā tam cilvēkam var palīdzēt, kā tam klientam var palīdzēt. Un pie tam nepadarīt viņas atkarīgas ilgstoši no viena terapija, no viena terapeita, un iedot prasmi, kā pašam pašregulēties ikdienā, izējot noteiktu apjomu, kursu, sesiju un tādā garā. Jā, pašregulēties un iegūt tādu iekšēju autonomiju pašam par sevi, saprast,
kas ar mani notiek, kā es varu sev palīdzēt. Un tas jau nav īstenībā tikai par sevi. Tas ir, ja tu saproti sevi, tad tev ir daudz vieglāk izprast cilvēkus, kas tev ir apkārt, un daudz vieglāk tev ir veidot attiecības gan ar bērniem, gan ar partneri, gan ar, ar vecākiem, gan tie, kas skaitā ar kolēģiem un ar visiem pārējiem apkārt esošiem cilvēkiem. Viena no tēmām, ko mēs arī apgūstam polivagālā nervsistēmas stāvokļi un polivagālā vienkārši teorija. Un tas ir par to, vai es māku sevi ielikt tajā ventrālajā nervsistēmas stāvoklī, vai es māku pamanīt, ka esmu simpātiskajā nervsistēmas stāvoklī. Jo tā savienošanās un uztvert apkārtējo vidi drošu, atbalstošu ir tad, ja mēs mākam ielikt sevi tajā ventrālajā nervsistēmas stāvoklī. Jā, un tas prasa apzinātību savā ķermenī, savā ikdienā un uzņemties atbildību, ka es esmu tas, kas sevi pārslēdz. Jo mēs kā bērni sagaidījām no vecākiem, ka viņi mūs koregulēs. Un lielākajai daļai no mums tas nemaz netika, mēs nezinām, kā tas ir, kad ir kāds cits pieaugušais, kurš mūs tā kā koregulē. Un tad, kā mēs pieaugam un arī tā kā gaidām no tā otra cilvēka, kad viņš tagad uzņemsies par mani atbildību un izregulēs manas emocijas. Bet jā, tas, uz ko mēs ejam, ir, kad tas cilvēks pats saprot, un kā viņš var sevi pats izregulēt. Nevis gaidīt, ka... Tā atslēga kaut kur ir arī uzņemties atbildību par to visu, kas notiek tavā ķermenī. Jā. Jo tas notiek tieši tavā ķermenī, nevis manā ķermenī un otrādi. Jā. Un mēs redzam to, ka šī prakse viens no veidiem, kā tiešām to var taisnā veidā panākt. Tās taisnās došas uz to, kā to panākt. Un tas, ko es pieredzu darbā ar saviem klientiem, tas, ko tu pieredzi darbā ar saviem klientiem, mēs parasti ikdienā strādājam viens uz viens individuāli klientiem, tie rezultāti fenomenāli. Jā, tā ir. Un tas, kas notiek sesijās, citreiz to pat nevar izstāstīt, nepieredzēsi, neticēsi, kāds tās izmaiņas patiesībā tur notiek tajos kabinetos. Šis pasniedzēja kurs nav tikai par to, kā es palīdzēšu vadīt savus klientus. Patiesībā šis kurs par to, kā es iemācos vadīt pats sevi vispirms. Jo, ja man kā profesionālim nav pārvaldīta sevis paša nervu sistēma, ja es nemāku līdz galam pārvaldīt savu nervu sistēmu, tas nenozīmē, ka visi mēs būsim perfekti mākam pārvaldīt savu sistēmu. Nē, tas ir par to, ka apzinos, kas ir mani izaicinājumi, un es spēju pārslēgties noteiktās situācijās tajā virzienā, kur tas ir nepieciešams tajā brīdī. Un tas ir par to, ka mēs mācīsimies patiesībā kā profesionāļi pirmām kārtām, un pat gribu uzsvērt šo, pirmkārt mēs mācīsimies paši koregulēties savā iekšējā sistēmā, tātad pārvaldīt savu nervu sistēmu un prātu. Jā. Jo ļoti liels iztikšanas skaits ir tieši palīdzošo profesiju pārstāvjiem. Un es tajā skaitā tur biju, jo tas iekšējais sauciens palīdzēt, viņš jau ir ļoti liels. Un tie, kas ir tie, kuriem ir tā vēlme palīdzēt, viņi ir milzīga. Un tāpēc arī viņi tā kā palīdz un vienkārši deg ārā. Un ikdienā vienkārši dzīvo ar to klientu problēmām bieži vien. Jā, arī. Nespēja atgriezties atpakaļ tajā miera stāvoklī. Es dzīvoju tajos naratīvos, to klientu stāstos, tad ņemot līdzi viņu pēc tam ārpus kabinetu bieži vien. Nav atkarīgs, vai tas ir, tu strādā individuāli, vai tu strādā grupās. Jā. No starpību, kur tu strādā, Un tāpēc šis kurs ir patiesībā par katru cilvēku, kurš piedalīsies šajā pasniedzēja kursā, tas ir pirmkārt izaugsme par viņu pašu. Jā. Tas nebūs viegls darbs, bet tāpat laikā tas būs pieredze bagāts, un katrs to pieredzi tiešām izbaudīs. Un, tā būs iespēja, ko katrs gribēs izbaudīt un pieredzēt, jo tas mainīs ne tikai viņu klientu dzīves, bet viņa paša dzīvi patiesībā. Vispirms, jā. Kam paredzēts šis kurs? Kam mēs viņu esam uzradījuši? Šis ir baigi labs jautājums patiesībā. Visi tie, kas strādā mūsdienās emocionāla atbalsta jomā, gan alternatīvajā terapijā, gan klasiskajā terapijā, un tai skaitā arī
masieri, tu esi ikdienā profesionāli masiera, medicīnas izglītību, un tu vēl pastāstīsi patiesībā arī, un fizioterapeiti arī, kas strādā cilvēku ķermenī, jo bieži vien šie nozares profesionāļi kaut kur nespēja atbildēt uz klienta kaut kādām iekšējām vajadzībām, pieprasījumiem, kas notiek viņa ķermenī. Tas tāpēc, ka iztrūkst šis posms par nervu sistēmas pārvaldīšanu un darbs, protams, ar savu iekšējo stāvokli. Un šie profesionāļi, kas strādā emocionālā atbalsta jomā, vai tie paši elpošanas pasniedzēji, vai pat īstenībā esošie somatikas pasniedzēji, jo tas viņiem būs tikai vēl lielāks paplašinājums, ko viņi ir apgūši šobrīd. Jebkāda veida emocionāla atbalsta jomā, tā skaitā dūlas, tā skaitā, kas nu mums vēl ir zinām, jebkas, kas ir saistīts ar saskarsmē ar cilvēku būtībā. Cilvēkiem, pirtnieki, vecmāmas, vecmāts, un tā skaitā psihologu un psihoterapeiti arī, un ieviešot ikdienā šo praksi, tie klienta rezultāti uzlabojās. Un ne tikai par to, ka tie klienta rezultāti uzlabojas, bet tas ir par to, ka šie profesionāļi var arī pacelt savu vērtību. Ja viņi neizdeg. Tas nozīmē pacelt savu vērtību ne tikai profesionāli, kā ar zināšanām, prasmēm, bet arī pacelt savu ienākumu avotu, tad sesijas cenu, prakses cenu, kas ir ļoti svarīgi, jo tas, ko mēs darām no sirds, es personīgi uzskatu, tam iet kopā arī ar to cenu un to rezultātu, ko mēs iedodam tam klientam. Tā ir. Un ja es dienas beigās esmu izdedzis un paprasu par to ļoti zemu cenu, kāda jēga no tāda profesionāļa? Kāda jēga no manis, kurš ir izdedzis, bet dara sirds darbu? Tā sirds ir liela, gribās dot, bet... Pastāst par savu pieredzi kā masierei. Es ar cilvēka ķermeni būtībā strādāju gadus 9. Man liekas, varētu būt, ka iet jau 9. gads. Un sākumā, kad tu pieskaries ķermenim, tu saproti, tur ir kaut kāds saspringums, tur ir kaut kāda problēma, tur kaut kas notiek, izejot cauri visiem protokoliem, visiem, kur es zinu, visai anatomijai, fizioloģijai, visam. Es dabūju to, ka tas cilvēks ir atslābumā un kad viņam nav tās sāpes. Nav. Ir viss kārtībā. Un bija ļoti daudz gadījumi, kad, piemēram, tūlītās masāža beidzās, sesija beidzās un viss. Un 5 minūtes pirms masāžas viņam atkal viss ir atpakaļ. Viss stīvs, viss ciets, viss tā kā, un man ir tāds, ko? Kas notiek? Kas man, tā kā, visam, ko es, stundu, pusotru darīju, vispār, tā kā nekāda jēga. Kur ir jēga vispār un pievienotā vērtība manam darbam? Un tas priekš manis bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgi panākt to, ka tam cilvēkam tas rezultāts ir ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Jo masāža viņa, tā kā tīra relaksējoša, bet arī tā skaitā ārstnieciska, viņa ir uz kaut kāds termiņš viņa ir. Tas ir visu laiku, tā kā tev jānāk, un tas cilvēks kaut kādā brīdī viņš paliek atkarīgs no tevis. Un man tas izraisīja manī tik ļoti lielu pretestību, kad tas vienīgais veids, kā tas cilvēks var tikt vaļā no sāpēm, esmu es. Un es tā negribēju strādāt. Es tiešām gribēju, lai tas cilvēks iemācās pats, bet man bija jāiemācās pašai. Kā tad es? Kā tad es ar sevi tieku galā? Un tad caur sevi, meklējot sevi, es sapratu un atradu tos veidus, kā es tam cilvēkam varu panākt ilgtermiņa rezultātu, ne tikai īsā periodā. Kāpēc šis pasniedzēja kurs ilgst 5 mēneši? Pirmām kārtām 5 mēneši, jo tā ir transformācija tev, un transformācijai ir vajadzīgs laiks. Ķermenim ir vajadzīgs laiks, lai integrētos un lai adaptētos jaunajam.
Un šis nav par to, ka vienkārši tu paņem tās zināšanas caur prātu un kaut kur noglabā, un kaut kad varbūt es viņas izmantošu. Nē, tās zināšanas un tā informācija, visu, ko tas cilvēks, kurš pie mums atnāk, viņš saņems caur ķermeni, caur savu ķermenisko pieredzi, un tas prasa laiku. Ķermenim vajag integrāciju, tas nozīmē. Jā, tas vienkārši prasa laiku, tāpēc tie ir 5 mēneši, lai tas nebūtu traumatiski, bet lai tas būtu pēc iespējas nervu sistēmai saudzīgāk. Ja mums ir bijusi pieredze tas, ko nozīmē, ja iziet īsā periodā, tad bieži vien tieši pasniedzēji, kurš iet uz tādu kursu, grib būt par pasniedzēju, viņam nepietiek kaut kādas prasmes, drosmes, attieksmes, lai tiešām iet un darītu šo te praksi ikdienā ar klientiem. Vienkārši nepieciešama lielāka šī integrācija. Un, līdz ar to šis kurs būs ļoti, ļoti praktisks patiesībā, kur iesim ne tikai cauri teorijas daļai, viss, kas saistīts par nervu sistēmas uzbūvi, par anatomiju tā skaitā, kā vadīt sesijas, kā vadīt savu enerģiju, kā vadīt klienta enerģiju, kas ir domas, kas ir emocijas, iekšējie stāvokļi un arī fizika, protams, bet arī tas, kad šī integrācija notiks caur ļoti daudzām prakses stundām, tā skaitā arī. Jā. Un tas galvenais, man liekas, tur arī visā ir, ka mēs iedosim, kā pašam parūpēties par sevi vispirms. Jā, jo tas nozīmē to, tas noteiks to, vai tu varēsi parūpēties par to cilvēku, kurš nāks pie tevis. Absolūti, jā. Un tas, kas mums programmā ir paredzēts, tad tā būs polivagālā nervu sistēmas teorija. Jā, iesim cauri, jo tas ir pati bāze. Un iesim ne tikai tajā teorijā, bet reāli ar praktiskiem piemēriem parādīsim, kāda tā ir liela nozīme un kā ikdienā to pielietot savā ikdienas praksē. Mēs runāsim arī par sāpju un traumu integrāciju. Jā, mēs runāsim, kā rodās trauma, kā veidojās trauma, kur notiek trauma cilvēkiem ķermenī. Jā. Jo trauma ir ķermenī, trauma dzīvo ķermenī, trauma dzīvo caur nervu sistēmu ķermenī un pēc tam nonāk mūsu prātā. Jā. Ļoti liels īstenībā sadaļa tieši šim te topikam, šiem te jautājumiem. Mēs iesim cauri, protams, mūsu arī psihikas aizsarga mehānismu atbrīvošanā, tehnikas, kas palīdz strādāt ar mūsu ķermeņa triggerpunktiem, ar iekšējo orgānu reseti, kā būs latviski pareizāk. Nonulēšanu. Iekšējo nonulēšanu ar fasciju. Jā, tad anatomija, tas ir tavs lauciņš, ar attiecīgu grādu, kas tev ir. Un, jo šajā praksē ļoti liela nozīme spēlē tieši anatomija. Mēs iesim cauri prasmi lasīt arī klienta ķermeni, jo ķermenis pilnībā visu parāda, kas notiek ar cilvēku iekšējo stāvokli. Gan ārēji nepieskaroties, gan pieskaroties cilvēku ķermenim. Mēs varam noteikt, kas šobrīd ir cilvēku ikdienas dzīvē par izaicinājumiem, problēmām. Savu un klienta enerģijas vadīšanu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē mācīt pārvaldīt savas domas, savu iekšējo stāvokli, savu nervu sistēmu, un vadīt arī to klientu un tehnikas, kā to darīt dažādos veidos, dažādos piemēros. Mēs iesim cauri arī apzinātās elpošanas praksēm, jo tā ir daļa no visas prakses, jo somatiskā elpošana ir apvienojums ar apzinātu elpošanu, pieskārienu un kustību. Un, protams, patiesībā mēs ļoti daudz laika mums aizgāja patiesībā šī tēma, kas ir sesija pats process un droši telpas veidošana, jo ja mums nav šis, tad es kā profesionālis nebūšu profesionāls patiesībā. Un šī ir viena no tādām patiesībā svarīgākajām tēmām. Es kaut kur teiktu, varbūt ne pati interesantākā tēma, bet patiesībā ar laiku es saprotu to, ka tā ir viena no pašām svarīgākajām tēmām, kas ir patiesībā katram, kurš strādā ar cilvēkiem, nepieciešama. Protams, man svarīgi ir
manā pusē ļoti svarīgi, kad cilvēki, kas nāk, gan tie, kas šo grib iemācīties, kā gan tie cilvēki, kas grib iemācīties šo praksi un sāk strādāt ar cilvēkiem, gan arī tie, kuriem ir sava prakse, savu uzņēmējdarbību, savs bizness, tad mēs dosim arī šo te biznesa daļu, kā veidot biznesu, strādājot ar klientiem, gan individuāli, gan grupās, un gan šo te cenu veidošanas veidu. Viss tas, kas saistīts ar to, lai es darītu darbu, kas piepilda no sirds un dod rezultātu gan klientam, gan finansiāli arī pašam terapeitam, atbalsta personai. Un līdz ar to tam paralēli iesklāt arī pārdošanas un mārketinga process, kas ir manā pusē, tas ir viens no spēcīgākiem lauciņiem. Un mēs dalīsimies tieši ar savām pieredzēm, saviem piemēriem no ikdienas, kā mēs to darām. Tāpēc šis kurs būs, pirmkārt, viņš būs latviešu valodā. Mums šobrīd arī notiek certificēšanas process. Pieļauju, ka šis video iznāks, mēs būsim jau nosertificējuši šo kursa programmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāizpild noteikti standarti, apjoms, teorijas ziņā, prakses ziņā, kas mums jāiedod saistībā ar šīm zināšanām, šo certifikātu, šo kursu. Un tas būs mega jaudīgs. Tiešām iespaidīgi, jaudīgs pieredze katram, kas pievienosies šo kursu. Un bodyyourset.lv linku atradīs arī zem šī video. Lapa, kurā var uzzināt vairāk par šo kursu, pieteikties. Un mēs tev, izskatot tavu anketu, mēs uzaicināsim tev uz interviju, kur tad mēs arī iziesim cauri dažiem jautājumiem, sapratīsim, vai mēs tev esam piemēroti un vai tu mums esi piemērots. Ir vēl kaut kas, ko tu gribi papildināt? Es laikam gribu nodot to savu iekšējo sajūtu, kad šis kurs nav tikai un vienīgi, mēs viņu taisam priekš profesionāļiem, priekš palīdzošo profesiju pārstāvjiem, bet arī tu jūti, ka tev iekšā, ka tu to nedarīsi, bet ka tu to gribi izdarīt priekš sevis, priekš savas ģimenes, priekš savas komunas, kurā tu esi. Un, ja tava iekšējā sajūta ir, ka tu arī gribi iemācīties pārvaldīt sevi un vairāk atvērties pasaulē, atvērties attiecībām, atvērties mīlestībai, tad mēs tev gaidām. Darbs, ko mēs darām no sirds, kas piepilda no sirds. Un mēs sāksim oktobrī, mēs sākam oficiāli 11. oktobrī, bet mums būs nedēļa pirms mums būs tāda iepazīšanās klātienes sesija, tāpēc mēs patiesībā sākam nedēļu ātrāk, plus mīnus, vēl nav nolikts datums precīzi, bet oficiāli mēs mācības sākam 11. oktobrī un ilgs līdz pat 28. februārim. Mums būs tātad 7 klātienes tikšanās ar visu eksāmenu dienu. Tad katram dalībniekam būs arī eksāmenis jānoliek, un pēc eksāmena mums ir svinīgais pasākums un attiecīgi diploma izdalīšana. Tad mēs katram izdalām arī certifikāts par šo kursu, protams, par cik esam arī certificēti šajā jomā. Un tad 6 plus 1 iepazīšanās, tātad 6 klātienes sesijas, un mums būs 5 arī online teorijas sesijas. Tas nebūs tikai teorijas, tas būs prakses savienos, tā skaitā praktiskām lietām arī jautājumiem. Un mēs tiekamies katru otro nedēļu līdz ar to. Tad vienreiz mēnesī klātienē un vienreiz mēnesī online. Un pa vidu starp sesijām gan pasniedzēji sākumā viens uz otru praktizēs šo praksi. Mēs iedosim drošas vadlīnijas, kā to darīt jau pašā startā. Jo bez vadlīnijām darīt pašiem strādāt ar klientiem mēs totāli nesakām, jo tas ir darbs ar ķermeni. Un neievērojot drošas
drošības noteikumus, jā, mēs patiesībā varam tam klientam nodarīt lielāku kaitējumu nekā pievienoto vērtību. Nekā labumu. Yes. Un pēc tam mēs arī sāksim strādāt, pasniedzēji sāk strādāt jau uz reāliem klientiem arī, jo mūsu mērķis ir jau mūsu kursa laikā iedot to, kad viņš spēj strādāt ar klientiem un saņemt to arī atalgojumu. Jā, tāpēc tas būs plus-minus 2 nedēļu garš process. Un patiesībā man bieži vien mums ienāk jautājumi, hei, vai es varu tur paralēli vēl cits un šitās mācības. Tas nav aizliegts, bet mans ieteikums to nedarīt. Jā, fokusēties uz vienu lietu un neiekrist tajā sajūtā, ka visu var nokavēt. Jā. Tāpēc fokus uz vienu veidu mācību un nepaņemt vēl 3 veidu cits kursus mācības, apmācības paralēli. Jā. Jo beigās nonāk parasti šāds cilvēks tajā statistikā, kas izdeg. Jā, vai beigās nerealizē kaut kādas savas vajadzības un vēlams. Tāpēc mēs sākam oktobrī. Jā, tas ir pieredze. Kā tu raksturot šo pieredzi? Ķermeniski es izjūtu, kā viņi grūti nodot, jo tāpat kā pašu praksi, ja, to nevar izstāstīt, to var tikai pieredzēt, bet tas, kā es zinu no savas arī personīgās pieredzes, kad notiek dzīvē kaut kāds satricinājumi, un tev ir skaidrs, kas ir tas cēlonis tam satricinājumam, kā notika tas, kas notika, kāpēc tu jūties tā ķermenī. Un paņemot šo praksi, vienkārši ķermenis nonulējās un ir skaidrība un miers. Jā, un tas miers ir mūsdienās milzīga ekskluzivitāte. Jā. Milzīga ekskluzivitāte. Jā. Kā es kaut kur dzirdēju, peace is a luxury. Jā, peace is a luxury. Bet patiesībā ir tikai vienkārši prasmes jāapgūst. Jā. Izpratne jāieliek, uzcēšanās tai praksei, uzcēšanās procesam, kas ļauj atvērties, uzcēties, iedrošināties, jā, noņemt kaut kādu baļu fonu, jā, un pieredzēt to. Jā, jo manā gadījumā tas ir izmainījis pilnībā dzīvi. Visu manu dzīvi noteikti, un daudz klientu dzīves. Tā ir. Ļoti daudz klientu dzīves. Jā, tāpēc sākam 11. oktobrī. Pieteikšanās ir atvērta. Mums būs arī limitēts dalībnieku skaits. Visi nevarēs pieteikties. Mēs gribam uzņemt patiesībā 16, maksimums 18 dalībniekus. Mums patīk ļoti individuāli pieeja, strādājot ar cilvēkiem. Un, jā, mums ir ļoti svarīgi tas, ko mēs iedodam. Un lai tas cilvēks, kuram mēs to iedodam, un ja viņš izvēlās to integrēt savā ikdienā, beigās, jā, kad mēs būsim tas ankurs un atbalsts, uz kuru viņš varēs paļauties, ka mēs palīdzēsim to izdarīt. Jā, tāpēc šis kurs ir apvienojums ne tikai iedot prasmi, bet to prasmi palīdzēt ikdienā integrēt savā profesionālajā pieredzē, palīdzēt, jo vienmēr būs izaicinājumi, tad, kad mēs apgūstam jaunu prasmi, pēc tam ir izaicinājumi. Bieži vien es redzu no citām praksēm, no citām apmācībām, ja, kad, hei, baigi forši, strādā, bet nepietiek drosme, vai ir kaut kāda izaicinājuma vai pārliecības izaicinājumi, kad vēlos ikdienā to cilvēku strādāt. Ja. Un tas ir tas, kur mēs gribam šos te pasniedzējus atbalstīt arī ikdienā pēc tam. Ja, lai tas, kam tu iziesi cauri šajā kursā, tas dokuments, ar kuru tu iziesi ārā, ja, tu ievies ikdienā caur drosmi, caur pašpārliecinātību, ka tā ir lieta, ko tu gribi dot saviem klientiem. Un attiecīgi no šīs stāvokļa tu arī pieredzēsi šos te klientu rezultātus. Jā, jo
tad, kad tev ir tas dokuments, tad jau īstenībā nevis viss beidzās, bet viss tikai sākās. Viss tikai sāksies. Transformācija sāksies patiesībā. Otrais etaps sāksies tur. Viens vai otrais etaps. Tāpēc 5 mēneši ļoti intensīvs, bet ļoti bagātīga pieredze. Pasniedzēja kurs, somatiskā enerģijas elpošana. Ir aicinājums. Jūt impulsu, piesakies. Sajūt savu ķermeni tagad. Sajūt savu ķermeni, ja ķermenis tā kā atbalso. Ka šis ir par tevi. Šis ir par tevi, jo mēs tev varēsim iedot to, kas tev nepieciešams darbā ar klientiem, un mēs būsim tev pieejami, mums būs savu komūna starp pasniedzējiem, kas piedalīsies šajā kursā, kur tu varēsi brīvi uzdot jautājumus. Arī tad, kad jau mēs sāksim strādāt ar cilvēkiem, klientiem, mēs tev būsim pieejami šajā posmā, lai tu droši varētu integrēt šo te praksi savā ikdienā. Jo viens ir tas, ka pieredzam paši, bet darbā pēc tam ar klientiem integrējot to, tur parādās ļoti daudz izaicinājumu. Neticība, ka tas strādā, šaubas, vai tas ir nepieciešams, šaubas, vai es to pareizi labi daru, vai šaubas, vai es tiešām pieskaros pietiekami pareizi un pareizā vietā un tam līdzīgi. Tāpēc mēs esam šeit un šajā kursā, lai palīdzētu šīs šaubas atlaist. 5 mēneši. Man liekas, baigi labi. Piesakies, tiekamies intervijā.